Rīga ir bagāta pilsēta, taču ne tik bagāta, lai salabotu ielas, izdzītu bomžus no trolejbusiem vai pārstātu bezjēdzīgi kaisīt sālu uz ietvēm, bet pietiekami bagāta, lai izglābtu zvirbuli par 100 eiro. Zvirbulis gan pēc ārstēšanas nomira, bet process izmaksāja 100 eiro. Izrādās, ka Rīgā vispār putni cieši ikdienā, un uz to var simtiem tūkstošu nopelnīt. Interesanti, ka neviens, izņemot Ilzes Džonsonas vadīto Ulubeli, negrib glābt putnus par vidēji 116 eiro gabalā. Arī līgums, ko progresīvie noslēdz ar Ulubeli uz 3 gadiem par 168 tūkstošiem eiro, jau pusē no termiņa tika iztērēts un vajadzēja naudu vēl dot. Šis ir lielisks piemērs gan par politikas prioritātēm, gan par naudas tērēšanu bez aizdomas par korupciju.